Tā, nu mums ir tāds Komatsu VB 93S. Ļoti interesants gadījums. Tūlīt turpinājumā izstāstīs. Tūlī nevinējām mūsu pagaidām nesanāca. Nu, jau kaut kādas dzīves pazīmes ir. Jau nav pupītas. Ir. Jau kaut kas labāk notiek, jā. Jau kā tā vakara izklaides. Diemžēl būs jāspilv atkal tehnika. Un vakara Džeks šancēja un viņam nosvāpa. Šitais aparāts noraustījās, nosvāpa un tā kā diagnostika parādīja, kā šitien te ir svāpētājs, šitien te uz priekšu, viņam bija vacs nost. Un mēs visādi it tā šitā pat nomainījām šito svāpētāju saucamo. Nu, traktors nevec un viss. Nekas nenotiek. Tad mēs tā kā ielīdām iekšā jau degvielas sistēmā, nu nav tā spiediena. Noskrūvējām sprausu vaļā. Tā un šitā, nu, nav spiediena. Bet kā izrādās, viņam uz sūkņa, reku tur tālumā, ir vēl viens tāds pats vārstiņš. Tur, ko redzēt, vadiņš pienāk klāt. Nomainīja to un traķis vārds kā suns pie kājas. Bet, nu, pats jaukākais jau bija tas, ka, nu, sūknis beigt. Nu, mūs tā, diagnostika saka. Un tā, ka jau var teikt to sūkni noņēma nost, palikās tur dažas skrūvis. Kas tas tāds pa dačiku. Moš to nomainām. Nomainīja un sanāca. Nu, būtībā sanāca tā, ka remonts ir kaut kādi 50 eiro. Padirsta viena darba diena. Bet, nu, vismaz 2000 palika kabatā.